Astotā epizode Zem ķiveres ar Igo Japiņu izvērtās gan interesanti, varbūt ne sākotnēji, kā bija paredzējis, bet gan daudz viņš ieskicēja par Latvijas riteņbraukšanu, par to, kā viņam ir gājis profesionālajā karjerā, kā viņam ir gājis kā trenerim. Tie profesionālie treneri, kas bija kādreiz, viņi vienkārši bija vairāk. Piemēram, ja tu redzi Vanderpools, ja tāds pasaulē viens no slavēniem Pitkoks, viņi pasaules čempioni ciklokrosā, un ziemā viņi brauc ar ļoti lielām intensitātēm. Dzirdēsiet gan daudz interesanti arī par šo tēmu. Kā konkurence sastāda pozitīvu izaugsmi Latvijas riteņbraukšanā? Vēl par to grāveli runājot, tavuprāt, tas tāds modes kliedziens, un arī šobrīd jums vienības braucienā ienāk grāveli distance, vai mēs atgriezīsimies kaut kādā brīdī atpakaļ, vai tas aizies tādā veidā? Pamatā man izdevās vispār tos pasākumus norganizēt, kad sākumā, tāpēc, ka es biju tajā profesionālā vidē. Jā. Pasaules līmenī. Pastāstīja par saviem sasniegumiem un par to, par ko vēl grib sasniegt šajā līmenī, un aicina visus iesaistīties, lai veselīgs dzīvesveids turpina augt, un tas ir viens no viņa pamatmērķiem arī, kāpēc darbojas vispār Latvijas sportā un riteņbraukšanā, lai kopā mēs kustētos un būtu aizvien aktīvāki. Brauc ar riteņiem un grib braukt, ja tas ir uzbūvēts pareizā vietā, pareizā laikā. Zaudēt viņš arī negrib. Nospēlēs, es iešu skriet. Ja ir, kur skriet. Nu, tas tā primitīvi. Jā. Tā kā skaties 8. epizodi un droši padalies ar draugiem, lai mums kļūst aizvien populārāk un ir iespēja piesaistīt vairāk viesu. Un tad jau tiekamies nākamajās epizodēs. Lai patīkam klausīšanās. No vienas puses, no otras puses ir kā labi, kad tā bija, ka bija konkurence un vienlaicīgi bija pro-tīms, kas mums toreiz bija tāda, tur bija tad iesaistīti kaut kādi 10 mūsēji, kā 20 čaļi, kur bija lietuvieši, igauņi, vēl kaut kādi ārzemnieki. Tas tā, mums līdzīgs tā kā futbolam tagad. Sacensība bija. Kā futbolā spēlē tagad, kas skaties futbolu, tur redz, ja, kādu Rīgas komandu 8 mūsēji, 2 mūsēji. Interesants laiks. Ko tev šī diena, kā tev paiet tāda ikdiena standarta, ja nav jābūt sacensībās? Tagad mēs intensīvi gatavojamies vienības braucienam. Vienības braucienam un vēl pēdējais posms Cēsīs ir. Līdz ar to tur arī jāpieslēdzās, lai visi norganizētu labi. Teiksim, savā laikā mēs tur daudz esam pavadījuši un daudz sacīks realizējuši, bet aizmirstās un tā kā gribētos pa tām vecām takām pabraukt nedaudz. Tā ka gribētu vēl vairāk vai? Principā ir, ja tagad mēs svinam 25 gadu, ja nemaldos, ja, MTB, tad, kad mēs sākām, tad daži vēl nebija piedzimuši. Tā kā ir tā, kā ir, jā. Tas skaitā es. Mēs, tas jau vienalga, visi organizatori meklē kaut ko jaunu. Kaut ko jaunu piedāvāt cilvēkiem, bet ir viena daļa, ka tev jāsaprot, ka viena daļa nav redzējis to, kas bija kādreiz. Un ir vērts to kaut kādā veidā atjaunot. Piemēram, Smiltenē radās mountain bikes savā laikā. Un tad es vēl pats diezgan braucu, un es visu pazinu, visu tākus zināju, visu. Tagad es izbraucu, tur ir nocirsts, tur nevar saprast, kur tu atrodies. Līdz ar to... Viss izmainījās. Jā, ar vienu sakot, mainās. Tāpat tās Siguldā grūti norganizēt. Nav viegli norganizēt, tāpēc, kad... Daudz īpašumu. Daudz īpašumu. Viņiem nepatīk, ka tev brauc garām un tā tālāk. Tāda... Tagad dziļākā mežā ir lāči. Arī jābaidās. Tur jau es redzēju šo video, ja, ko lācis skrien riteņbraucējiem. Protams, bet Latvijā? Nē, Latvijā nav bijuši. Es Dievam vēl. Bet tāda ir. Mums, starp citu, ir, man liekas, ka vienības braucienam tāds promo, ka 4 lāči ar rīčukiem brauc. Ir. Esam redzējuši. Ir, jā. Ir. Tas ir redzēts. Tas smieklīgs tāds. Jā. Tu esi paspējis diezgan daudz būt dažādās lomās Latvijas riteņbraukšanā. Tu esi bijis gan kā sportists, gan kā treneris, gan kā federācijas prezidents, pasākuma organizators. Kur pašam no šīm te lomām ir tāda tuvāka šobrīd? Šobrīd es daru to, ko es daru. Bet, ja tā atklāt runāt, tad labākais laiks manā dzīvē bija un interesantākais, kas bija tomēr treneris.
Jo es sāku Murjāņu sporta ģimnāzijā, kur varēja pilnībā izpausties un priekš tā līmeņa, kāds mums bija. Mēs tur gatavojām pasaules čempionus no 1980, nē, 79, 80, 81, 82, 83. Katru gadu bija 1 vai 2 pasaules čempioni, bet tā bija trekā. Un tad nākošais etaps bija tā Latvijas izlase, kur bija Dainis Ozols, kur Kaspars Ozols, tā bija kaut kādus gadus 6, 7. Tad Rietumbankā es vairs ar trenēšanu nenodarbojos, menedžēju visu to, bet tas bija tāds, tā kā sirdī tuvāks. Tas bija tiešām sirdī tuvāks. Un tad nebija tās sacīkstes, mēs bijām spiesti kaut ko organizēt, jo labākais treniņš ir sacensības. Jā. Un tad tā lēnītēm beidzās, nevis beidzās, bet sākās tā ēra sacensību rīkošanas. Ja es tā atceros tiešām, kas tika darīts un kā tika darīts, es sev abrīnoju. Tiešām es sev abrīnoju, kā es varēju šito visu izdomāt. Es cēlu māju, nodarbojos Rietumbankas komandu menedžmentu, tā bija laba komanda. Tur nebija tik vienkārši vēl tos pasākums taisīt, Tas ir smieklīgi, bet visur bija, tās sacensības bija vajadzīgas. Bet viens no tiem sportistiem jau pasaules čempions arī ir bijis, ne? Ar Romānu es teātu par Romānu runāju. Kaut kādi no juniori, es biju vecākais treneris trekā, tajā laikā junioriem. Pēc tam, kad man tie čaļi vien aizgāja, tad tā kā bija tāds tukšums, un tad tā arī nāca tas politiskais situācija. Tad bija tie visi tie čaļi. Es paņēmu, man tad vesels cits stāsts, tad mēs ilgi stāstīsim. Ar vienu sakot, man uzlūdza, Krievi uzlūdza man, lai norganizētu profesionālo riteņbraukšanas komandu, kas brauc trekā. Un tad es tādu variantu izdarīju, jo man bija iespēja arī savējos puikas paņemt, kas bija ļoti svarīgi. Tas bija 80. gadu beigas. Tie viss mainījās. Un tā mēs iekļuvām. Es ļoti ātri iemācījos, kas kā jādara no tiem profiem, jo mēs bijām tādās trekas 6 dienas sacensībās, mēs piedalījāmies, un tur varēja no iekšpuses visu to redzēt, un ja tu neesi muļķis, tad tu visu aptver, kas tur notiek. Un tā mēs, tā kā tikko bija neatkarība, tā man bija iespēja būt par Latvijas izlases treneri. Tāpēc man uzaicināja, protams, es biju ar tiem tur beidz, bet visi tie kontakti, kas mums bija, tas bija pateicoties tam periodam, tur bija kā 4 vai 5 gadi. Un, tas bija labs periods. Un tad jau mums labi gāja, Bet, kas ir grūtāk, izaudzināt labu vai profesionālu sportistu vai pašam kļūt par tādu? Tas bija pilnīgi divas dažādas lietas. Es pats savu riteni braucu līdz 27, līdz 28 gadiem. Kaut kā tad es beidzu. Es vēl 1 gadu biju Murjāņos treneris, un kad es spēlējušies biju, braucu, dzīvoju Juglā. Jā. No šejienes braucu ar riteni uz Murjāņiem un riteni apakaļ. Un vēl bija nākotnes komandā kā sportists. Un diezgan tā labi bija satrenējies atsevišķo startu, pat šitā braukāju ar riteni. Lūk, bet kas ir vieglāk? Redz, tu pats jau arī apzinies, cik tu esi talantīgs, ja tu esi profesionāls. Tu neķer kaut kādas spēles gaisā, kad tur baigais būšu. Bet, ja tu esi pietiekoši gudrs un tu redz, kādi tie čaļi ir, kad no tiem tu vari salīdzināt, un tie bija brīnišķīgi laiki un brīnišķīgi rezultāti. Kā, ja šodien salīdzina, tu daudzas iekšā velo pasaulē un redzi jaunos sportistus, tu viņus salīdzini šī brīža jaunos sportistus ar tava laika, trenēšanas laika jauniem sportistiem? Kā ir ar to konkurenci arī? Kāda starpība? Starpība ir viennozīmīgi viena. Starpība jau nav vairs treneri.
ir treneri, kas raksta plānus sportistiem, ja? Nu, tad viņi tagad mēģina kaut kur tikt, kaut kādā ārzemju komandā, bet faktiski tāda trenēšana, kā mēs bijām pieraduši, tagad praktiski neeksistē. Varbūt viņi kaut kā eksistē, bet kaut kādā savādākā formā. Nu, piemēram, es uzskatītu, tu esi paņēmis grupu ar ritiņbraucējiem, tā neuzskata, es viens tā arī daudz citu uzskata, treneri, ka tev ir tomēr kaut kāda daļa jāpavada viņu, redzot, kā viņš pedalē, kā viņš brauc, viss, ka tas, nu, tagad gandrīz nav tas, neeksistē, tev atsūt plānu, tik, tu tādas jaudas, tāda pulst un tam līdzīgi. Nu, dabiski, ka tur var aizšaut diezgan garām. Bet tas varbūt ir saistīts arī to, ka konkurence pietiekami liela ir un pieprasījums liels ir. Kādā ziņā tu domā? Nu, pret tā laika vai tur 30, 40 gadus atpakaļ pret tiem jauniem sportistiem un šī brīža, kādā ziņā konkurence tavuprāt ir mainījusies vai nav? Iekšējā kaut kur? Jā, arī, nu, protams, lai tiktu uz tādu pasaules līmeni caur jauniem sportistiem. Vai šobrīd ir grūtāk tikt jauniem sportistiem uz pasaules līmeni nekā bija 40 gadus apkārt 30. Nu, redzi, vienmēr jau bijuši kaut kādi labāki un mazāk labi, un tam katram kaut kāds savs līmenis, jā. Bet tie profesionālie treneri, kas bija kādreiz, viņi vienkārši bija vairāk. Nu, tagad tie treneri, nu, es saku, no pašiem braucējiem, no amatieru braucējiem, kas kaut ko vairāk zina, kas kaut ko vairāk lasīs, ir treneris. Jā. Es nezinu, viņam jau neprasa neviens kaut kādu certifikātu. Viņš savāc to čaļu, nu, patnāk pie tevim, tu brauc MTB vai kur, nu, grib ātrāk braukt, nāc pie manim, es tev uzrakstīšu plānu. Jā, davai. Nu, kā, es nezinu, es pieļauju, ka piemēram mužnieks diezgan sekmīgi trenē puiši, bet tā, teiksim, tā kā bija agrāk, tā nav. Nu, mēs arī īpaši neuztraucos. Un kādreiz tā kā, nu, arī sevi, kā saka, nemoca tādiem jautājumiem, man paprasa, es vienkārši pastāstu, ko es domāju. Tā tas arī ir vajadzīgs. Pats sāki trenēties riteņbraukšanā pusauģu vecumā un tika arī līdz Latvijas čempionu titulam. Kas toreiz bija? 10 tituliem. 10 tituliem kopā. 10. Nu, bet pusauģu vecumā bija tas pirmais, vai ne? Nē. Es runāju tagad par pieaugušo sportu. Jā. Par jaunatnes sportu es neskaitīšu. Ok, tur ir... Es biju basketbolists. Jā. Es trenēju basketbolu ar Ilmāru Paļāmiņu. Gandrīz līdz Latvijas izlasē tika tuvu tam, bet tik nu, galīgi nebija. Bet nu, pietiekuši normāli spēlēja. Un tad kaut kādā brīdī, tas bija kaut, es nezinu, 15 gadu, tēvs man sāk trenēt arī tāds jaunieši. Un viņš teica, davai nāc šur. Un es tā kaut kā tas arī aizbraucu no tās basketbolu uz to ritiņbraukšanu. Tēvs bija tas, kas ievilka ritiņbraukšanā? Jā, nu tēvs bija izcils treneris. Mans tēvs, Harijs Japiņš, viss cepurnos viņam, viņš ir 2 pasaules čempionus sagatavojis, Emīliju Sonku un Dzintaru Lāci. Man ir izdevies vienam pieskārties romānam, ja, bet vēl ir bijuši junior pasaules čempioni, kādi 4-5 daudzām nedēļām. Nu, tā kā tas līmenis bija pietiekoši augsts. Tā kā... Tas basketbols vēl ir kaut kur tuvumā? Man? Jā. Tikai skatīties. Es vairāk, ja tu man tā pajautā, tad man vairāk futbols interesē. Futbols tomēr šobrīd? Jā, un puikas spēlē, un es pats skatos futbolu, un aizbrauc kaut kur apskatīties. Tā, kaut kā, nu tāda vismaz tāda maziņa aizraušanās ir. Ejam pie nākamās tēmas par Latvijas velo. No pirmsākumiem, no MTB pirmsākumiem līdz grāvelim šobrīd. Un tur riteņbraukšanās pietiekami ilgi, lai būtu piedzīvojis vairākas pauzes, gan sportistu, velospēdu, arī sacensību. Un tieši tāpēc gribas mazliet atkāpties no tavu personīgā stāsta un pastīties uz Latvijas riteņbraukšanu kopumā šobrīd. Bija laiks, kad MTB maratona Latvijā piedzīvoja milzīgu uzplaukumu un uz starta līnijas tūkstošiem cilvēku izvēlējās MTB. Šobrīd liela daļa migrē uz to grāveli, ir arī šoseja, dažādi citi velo piedzīvojumi. Kas tavuprāt ar MTB Latvijā šogad laikā ir noticis? Vai tas ir mainījies? Nu, man ir savējā doma. Protams, mēs analizējām. Mēs esam interesēti jau pēc iespējas vairāk cilvēku piedalās un tā. Un visu darām, lai tas notiktu. Bet, nu, kas pa iemeslu, kad nav tik daudz, bet
protams, ka pirmais tāds normāls kritums bija, kad tas te Covid laikā. Tur mums ierobežoja dažādā veidā ierobežoja, un tam mums bija jādomā, kādā veidā vispār tur saglabāt to lietu. Tas bija kaut kādi 3 gadi vismaz. Jā. Un tad tas dalībnieku skaits bija tā kā nokrities. Un pēc tam, kad jau beidzās, kad bija viss tās atcelt visi tie aizliegumi, ja, tad lēnā garā sāka atgriezties. Un kā lai pasaka, tev jau tiem dalībniekiem jābūt tik daudz, lai tev tas pasākums nebūtu minusā. Līdz ar to, tā kā tu centies skaties, ko cilvēki vēlās, bet viens no iemesliem bija, ja tu atceries, protams, brauc ar 26 colu riteņiem. Visiem bija 26 colu riteņi. Neteiksim, ka mēs esam tā bagātākā nācija. Tagad kāds izdomā 28 colu riteņus. Un viens saka, nē, tiem 26 ir labāk, un tāpat tas puisis 28. Beigās konstatēja, ka tiem 28 tomēr 26 nevar konkurēt. Tātad, kas notiek? Viņam jau ritenis ir pa kaut kādu 1500 iegādāts, jā. Jāpērk jauns. Viņš grib, jāpērk jauns. Tieši tā, kad saka, jāpērk jauns. Ne visiem ir pa kabatai. Zaudēt viņš arī negrib. Nospējās, es ir skriet. Ja ir, kur skriet. Tas tā primitīvi. Jā. Primitīvi. Bet arī tas piedāvājums pietiekami plašs šobrīd ir. Jā, man tā grūti pateikt. Kopējais skaits, bija tā, mēs to statistiku vedam tā, cilvēki pieteikuši uz posmu, tad es arī pierakstu, ka tik tajā posmā ir. Vai viņš ir atnācis, vai viņš ir neatnācis, čurtiņš. To pēc viņš tur nevar skaidīt, jo var daži izstājās, un citi nebeidz izstāns vai kaut kas cits notiek. Mēs tā kā esam samērā apmierināti, vēl bet ar to gravelā nav tik vienkārši, tas nav tik vienkārši. Bet tas ir tāds ar katru sezonu aizvien vairāk un vairāk? Jā, ir vairāk, bet nav tur desmitiem, simt. Sprādzienu veidīgi nav. Jā, tā regulāri, mierīgi iet lēnā garā, bet tur tie riteņi vēl dārgāk maksā. Tur jau tā lieta. Un kā to visu? MTB, grāveli, šosejas, ikdienas. Jā, es domāju, ka vienam otram ir 3-4 riteņi mājās. Bet tad viņam ir jābūt privātmājai noteikti. Pats saprot, teiksim, Juglā vai Ķengragā dzīvoklī. Bet tā ir. Riteņus neiebāzīs. Šobrīd jau statīvus var salikt visādi tur pie sienas stāvot. Laba ziņa tāda, burtiski vēl nav oficiāli atklāts, bet ir pabeigts, varētu teikt tā, vecāķu, no Rīgas vecāķu Kalngals Carnikovs veloceliņš. Burtisks, pilnīgs svaigs. Es esmu pilnīgi pārsteigts, cik daudz izrādās brauc ar riteņiem un grib braukt, ja tas ir uzbūvēts pareizā vietā, pareizā laikā. Vienkārši super. Es tiešām brīnos, es nevienā vietā tādas celiņas, kur Latvijā ir daudz braukts, ir daudz, kur redzēts, tā kā tagad pie mums tur notiek un forši. Bet kā tev esot šajos visos gados liekas, tā Latvijas sabiedrība kaut kādā veidā varētu pārsēsties uz to velo kā ikdienas arī transportu šajā kontekstā? Jo mēs redzam Norvēģija, Skandināvija, Nīderlandē, Zviedrija arī ļoti daudz pārvietojas ar velo ziemā. Tur tā infrastruktūra tomēr gan daudz. Tur redzi, kad, jo tas jau ir tas, ko es stāstīju, tas piemērs, ja tas celiņš ir pareizā vietā, uztaisīts bez kaut kādām problēmām, tad tur notiek braukšana. Teiksim, viens iet no Juglas, viens veloceliņš no Juglas uz centri iet, mums birojas ir pie VF, teiksim, tur viņam jābrauc ir tramvaju pieturs vairāks, pa ceļu vidu trolejbus pietur. Tas tā kā, kā lai pasaka, tad tev jau diezgan labi jāmāk braukt, lai nesaskrietos vai ne. Tagad ir noņemti no šitie tie elektriskie drezīni, jā. Tie arī bija bīstam priekš riteņu braucēji. Un ja vēl kāds nevelk ķiveri, tad pavisam var bērīgi beigties. Bet es domāju, ka vēl daudz varētu braukt ar riteni, provincē, teiksim. Tas būtu ļoti pareizi. Bet redz cilvēks, viņš tomēr tos 2 kilometrus ar mašīnu labāk nobrauks. Viņš tā kā pieredzes ir. Mums tiem sacensību organizatoriem
ir tas uzdevums to visu lietu popularizēt, lai pēc iespējas vairāk brauc ar tiem riteņiem. Tas tā misija muzeja, lai pēc iespējas vairāk cilvēku var piedalīties aktīvā dzīvesveidā, lai viņi aktīvi dzīvotu, lai mēs nežēlētos, ka mūsu visa sirds asinsvadu sistēmā un tam līdzīgi slimi. Aptaukošanās un cukurs un 5., 6., 7. Tāda ir viena no misijām. Es pat teiktu, tā ir galvenā. Vēl par to grāveli runājot, tavuprāt, tas tāds modes kliedziens, un arī šobrīd jums vienības braucienā ienāk grāvela distance, vai mēs atgriezīsimies kaut kādā brīdī atpakaļ, vai tas aizies tādā veidā? To grūti pateikt. Redzēsim, kad jau sāks organizēt vairāk. Man grūti tiešām pateikt. Toreiz pateikt tikai, kad sāks. Jā, Kārlis tagad sarīko ar diezgan labi sacīgs. Ja? Tur pus ārzemnieki, pus mūsēji. Tā brauc pār pa 200, 250 tie cilvēki. Teiksim, atsevišķi norganizēt tās sacensības, tā būtu grūti, vajadzētu lielu dalības maksu prasīt. Tāpēc, kad uz viņiem tiek iztērēt diezgan daudz līdzekļu. Ja? Tātad laika ziņā medicīna, sārgi, vēl policija arī skaita stundās savus izdevumus. Un tur ir tomēr nenotiek pa tādiem dziļiem mežiem, tur notiek, kur arī sacīks, kur ir satiksme. Tā ideja jau ir tāda, kad ir, pasaulē, kad ir iezīmēta trase, protams, ka ir kaut kādas zīmes, bet nav tā kā mums prasīs uz katru stūri. Tomēr ir tur tā, kā lai pasaka, tā ideja nedaudz savādāk. Tev tiek piedāvāt pietiekuši grūtas tās trases, teiksim, kaut kur pasaulē, vai Itālijā, vai Spānijā, vai kur. Un tad tev bišķiņ pašam arī jāorientējas. Tāda prasība, tad, teiksim, tāda, nosauksim, tiesnešu biezums, kā mums, nekur pasaulē nav. Neprasa vienkārši. Viņiem cilvēkiem tā kā pašiem ir saprašana, ka tev jābrauc pēc noteikumiem un pa to grāns ceļu. Ja ir līkums, kreisais līkums, pa iekšējā malu nav jābrauc. Un to var borēt, cik tu gribi un stāstīt, bet nevienmēr to uzklos. Un tas ir, teiksim, mums tas ir diezgan tā, kā saka, jābūt ļoti, ļoti, ļoti uzmanīgam, ka rīkos atsveiks. Kā tev pašam ir bijis vēl sapnis uzrīkot arī kādu pasaules līmeņu posmu, UCI posmu vai ko tam līdzīgi, vai tā nav tāda ambīcija? To mēs redzēsim rudenī. Nevienmēr, kā sezona aizies, kādas tev idejas. Idejas mums ir grūtības ar finansējumu. Teiksim, liela mēroga sacensības ir jāpiesaka. Tagad jau pēdējais laiks uz nākošo gadu. Ko es varu pateikt, ja es nezinu, man vēl nav ienācis nauda, kas ir solīta par šo gadu. Tā ir diezgan tāda riskanta lieta investēt. Un, piemēram, diezgan daudz, tie paši aeroikas grāveli pasākumi diezgan, lai tu tur iekļūt, tev jāsamaksā attiecīgi summa, bet vai to atcitīs apakaļ, tu nezinu. Tā mums agrāk arī bija. Mēs rīkojām šosejā UCI sacensības. Tāpat Baltic Chain Tour. Tā ir manas iesāktais pasākums ar igauņu un lietuviešiem. Tagad, paldies Dievam, ka viņš ir atdzīvojies. Vien brīdī jau bija viens gads, vēl laiks nebija. Jā, bet tagad jau bija Cēsīs Māris uzrīkoja superīgu un... Tagad ir arī būs etaps no Rīgas uz Valku. Lēši nogājuši nost. Nezinu, kā viņiem nepatīk, tad mēs palikuši ar igauņiem esam. Bet jābūt tādām šosei, tas tomēr ir galvenais izbraukšanas veids. Skaties, kā gribas arī pārējiem, bet šoseis izbraukšana number one. Un ja mums ir tādi izcili braucēji, kā šajā laikā, tur Skujiņš, Liepiņš, Mēlans un Plūto un vēl kādam no viņiem kādreiz jāparādās. Es atceros, kad mums bija Rīgā Cavendish vienības braucieni, ja?
Tad vēl ir tāds video, kur vēl Skuiņš, ja viņi sacenšas, man liekas, Rietumbankas formā. Man liekas, ka tā viņš vēl nebija profs, ja, bet viņš bija pietiekoši labs. Viņš man liekas uzvarēja, bet tā bilde bija. Tas stimulē. Tas ir, es domāju, ka normāls stimuls tikties ar tādiem pasaules stāriem. Un kāpēc vairāk nav tādas profesionālās komandas tavuprāt šobrīd? Arī tas pats finansējuma jautājums vai tik daudz tās jābūt prioritātes? zināmam talantam, lai to varētu norganizēt. Tas nav vienkārši. Ja mums nauda viena lieta, un otra lieta ir ekipējums, inventārs, mašīnas, viss pārējais, un tā ir cita lieta. Kā saka, bez tā arī neko nevar izdarīt. Ja tev tas viss jāpērk, tad ir grūti. Un teiksim, riteņbraukšana, mums nav treka. Būtu mums tas treks bijis, tad, protams, ka tur cilvēki daudz vairāk skatītos un redzētu un iemīlētos tajā sporta veidā, sāks saprast, kas tur notiek. Tagad tie, kas vairāk saproties, skatās televizoru. Paši piedalās. Mums pirmajā epizodē Toms Marks sartēts, ka viņa sapnis, mēs viņam tieši jautājumu beigās, kas ir sapnis tavs, ko tu vēl gribi paspēt izdarīt vai veikt vēl Latvijas riteņbraukšanā, viņš saka, treku uzbūvēt. Jā, redzim, 8 gadus bija prezidents, mēģināja kaut ko iekustināt. Mēs bijām 2 reizes diezgan tuvu. Neiztirzāšu tagad, bet tas vairāk no politiķiem atkarīgs, ja politiķim kādam un ir laba ekonomiskā situācija. Iepatīkās, un viņš tur virzas, tad okay. Nevienam neinteresē, vai te ir bijuši pasaules čempioni, vai nav bijuši, vai kas. Tas viss ir tā ir tā personīgā interese. Es domāju, ka tas numur 1. Tā. Un interesanti, kad tagad, ja tu tev treku, tad tev jāceļ slēgtais. Ja tu ceļ treku, tad būtu trekos notiek viegliecīgas sacensības pasaules čempionāti. Mēs bijām tuvu, bet vieglieti negribējām, mums pilnīgi kategoriski atteicās. Tur varēja iebūvēt treku, iespējams. Tagad varbūt kāds nākošais būs, bet tagad ir ekonomika švaka, tagad viss ir karam. Privāti investori. Jā. Tas droši vien ir variants. Ja pastamies uz sacensībām, kā tās ir mainījušās, tu jau ieskicēji labi ar to dārdzību un noteikumiem, bet kā vēl ir pēdējo 30, 20, 30 gadu laikā tā sacensība tieši organizēšana? Vai šobrīd ir daudz vairāk tādu striktāk, nopietnāk jāpaspēj, pirms tam varbūt uz tāda entuziasma pamata, vai šis salīdzinājums patiesas vai nē? Protams, kad ja mēs rēķinām, ka kaut kā 25 gadu tas sacīks notiek, tad pāršķiršot tā laika fotogrāfijas, mēs redzam, kā tas ir, teiksim, mainījies. Ja kādreiz kaut kādas tādas velodrēbes vai kaut ko apģērb kas bija tikai profesionāli braucēji vai tur trenējās sekcijās vai ko, pārējie bija tēkreklā, šortos un tā. Tagad tur redz, šis segments ir aizpildīts. Viss grib izskatīties līdzīgi čempioniem, brilles, cepuri, kask, galvā, cimdi, rokās, ap ķermeni, apvilkts. Jā, apvilkts krekls, un viņš jau trenējās, 2 pudeles iekšā, tur ir dzēriens attiecīgi, un cilvēks trenējās un gatavojās. Tas ir baigs pilgt redzams. Arī riteņi, protams, kad cilvēki apzinās. Viņi kaut kā viņi dabūna. Mums ir ļoti daudz prieks, ka daudz komandas ir tā kā kolektīva komandas. Tas nav tā kā kaut kādas profesionālās, bet viņas salasās kopā. Spilgts piemērs ir tās pašas mūsu Cycling Girls. Jā. Uzsāk to projektu, dažas meitenes viņam patika, viņas nopirka formu, pasūtīja sarunāja citām. Tagad mēs Rīgas velo maratonā uztaisījām sieviešu braucienu. Tur gandrīz 100 sievietes bija. Forši. Izcili. Latvijā sievietēm ir bijuši izcili rezultāti. Baibai Caunei 2 medaļas pasaules čempionātās, Emīlija Sojenka pasaules čempioni, tur Galina Aleksandrova bija un Mārija Japiņa un vēl. Super. Dalībnieks atbrauc, saņem numuri, nostājās startā un pēc tam stundām aizbrauc mājās. Ko
ko viņš nekad neredz no tā, kas patiesībā nepieciešams, lai sataisītu augstu līmeņa sacensības? Ko viņš neredz? Jā. Nu, viņš grib redzēt, tad viņam ir jābrauc Gravels, tur var redzēt. Nu, jā, nu, mums ir meži, nav Toskāna, bet runājot par to, kas būs jau pagājuši gadu, mēs tā kā eksperimentāli tajā vienības tas bija oficiāli MTB, bet tā distance bija Gravela. Jā. Nu, tīri tā kā priekš Gravela domāt, lai varbūt ieslēgt to kaut kādā starptautiskā pasākumā. Jā. Un tas, ko tu tagad teici, to mēs realizējām tajā pagājušā gada etapā, un cilvēkiem ļoti patika. Tur tiešām bija, ko redzēt. Tas bija maršruts no Siguldas uz Līgatnes pusi, un tur ja tu papēti, ja, nu, tu vari pats arī to pašu izbraudīt, bet, ja tu to papēti, to visu to reģionu, tad tu varēsi saprast, ka tur ir ko redzēt. Gaujas senleja un kalni un lejas un smuki tur ir. Kurš tā paša mīļākais posms ir vai Latvijas vieta ir? Nu, protams, kad sākums Smilteni, to nevar noliegt. Sigulda pirmsākumos, nu, tāpēc, ka tur var izvērsties, tu vari vislabāk to mountain bike vai tagad gravel, tā braukšana ir par noteikti, tev jābūt, jācenšas panākt tādu, lai viss būtu tā kā interesanti. Nu, tur tu vari atvērties, tu vari tur to iztaisīt. Ir, piemēram, vietas vai neviens kalniņš nav, ko tu izdarīsi, neko nav. Aizbrauc sacensībām uz Toskānu vai uz kaut kādu Spāniju, tur augšā lejā. Kā tu skaties vispār uz šī brīža sacensībām Latvijā? Tās, kas mums ir dažādi seriāli un individuālie posmi un kas organizē. Kā tu redzi to? Tur mums vajag pamainīt to kursu, kas šobrīd ir uzņemts, redzēt, kur vajadzētu pielikt vēl kaut kādās vietās, vai tas, kuru šajā virzienā man liekas, ka sacīkš ir iespējams pārsātināts. Es pieļauju, ka es skatos no citādas prizmas. Es neskatos, ko brauc amatieri un tādi, kas vienkārši viņi brauc paši priekš sevis. Man tas skatījums ir paralēli arī ar tiem jauniešiem. Lai no tā visa izaugt kaut kas, lai kaut kāda jēga būtu no tā visa. Viena jēga ir cilvēki, kas mēs iesaistam tāpēc, lai viņi braukt regulāri, lai fiskultūrētu, lai nodarbotos ar sportu. Un otra jēga ir tāda, tiešām arī, kad caur tām sacensībām paspīt kaut kādu talantu un tā. Viens no spilgtākiem ir tagad biatlonis Lasbergs. Viņš brauca, es nezinu, vai viņš vīvus brauc, bet viņš pie mums brauc, un viņš jau tad vinēja, un redz, iznāk forši biatlonists pasaules klases. Kā tajā laikā, kad bija Rietumbrānkas komanda, nebija jau tās sacensības, un mēs mācējām salikt to kalendāru, kur miksējās tās mountain bike šoseja. Un ja tu diezgan tā pieejas ar saprātu, tad tur var daudz ko panākt. Tas ir ļoti labs variants, kā trenēt atsevišķi, teiksim, kā pateikt, tādas treniņa epizodes. Piemēram, ja tu redzi Vanderpools, tāds pasaulē viens no slavēniem, Pitkoks, Ārts, viņi pasaules čempioni ciklokrosā. Un ziemā viņi brauc ar ļoti lielām intensitātēm. Un, kad viņš uzskāpa uz riteņu vasarā, viņš jau ir diezgan gatavs. Tad, teiksim, mēs tā centāmies darīt tajā pirmsākumos. Tur no tiem izauga Saram Otins. Viņš bija 6. Eiropas čempionātā, man liekas, MTB maratonā. Tad tur bija Kauls Eiseks, viņš bija arī diezgan labi brauc ar MTB, Mēļieks, Toļieks. Un tādi puiši, viņi tā kā šosejnieki bija, bet mēs izmantojām tos mountain bikes viņa sagatavotībā, lai panāktu daudz lielāku intensitāti, jo treniņā nekad tāda nepanāks, bet tur ir jābūt diezgan gudram.
Nu, kā teikt, lai būtu tāds daudzpusīgs un augsts līmeņa sportists, viņam ir jābūt tā labam gan MTB, gan šosejā? Nu, ja tu esi šosejnieks, tu vari ļoti labi izmantot MTB. Un otrādi? Arī, izturība, teiksim, tu gribi izturību. Tu mountain bike arī visu laiku trenējies, viņš ir smags, viņš ir pietiekoši, ņem spēks daudz ārā. Ar šosejnieku nobraukt 60 km ar mountain bike ir liela starpība, pareizi. Tas tā kā jāskatās ir, kā tur iet. Latvijā ir vairāki MTB seriāli. Tostarp arī Vivas MTB maratons, un no malas to bieži uztver kā konkurenci. Kā pats skaties uz citiem organizētājiem, kā konkurentiem vai kā cilvēkiem kopā, kas iet uz kādu mērķi, vai kas kopā uztur Latvijas velo kustību? Pirmkārt, es nevienam nevaru aizliegt vai kaut ko vai apšaubīt. Šajā sakarā mūsējies pasākumā ar Vivas pasākumam ir samērā atšķirīgi. Droši vien tie, kas zina, tad tie arī zina. Vienam patīk tas, otram patīk tas. Viņš var izvēlēties. Vai viņš var braukt abus, vai viņam patīk braukt vairāk riskēt. Kā Vivasam ir, teiksim, tāda vairāk as momentu trasi, kur ir asi nobraucieni. Mūsie tomēr bija tā kā vairāk tendēt uz tādām garākām bišķiņu distancēm, bet vienkāršākām. Uz tā kā vienkāršāk braucēji. Tagad arī pie manis nāk cilvēki, tādi, gonšiki jau, kas kādreiz bijuši, un saka, vot šī te bija super. Viņš brauc Tour de France, viņš brauc visur. Tas man patīk, kā bija agrāk. Tas nozīmē, ka viņam cits man saka, tas taču nav nekāds mountain bikes. Cik cilvēki tik vēlams? Tā kā tas, man liekas, pat labi, ka viņš var izvēlēties. Viņš var izvēlēties braukt tur vai šur. Cita lieta ir, protams, kad man ir bijuši iespēja daudz vairāk zināšanas par to riteņbraukšanu. Tas ir faktiski, ka Mārcis Pienes piedzimis, tēvs bija riteņbraucējs. Daudz citu organizātori pieļauj, ka noskatās daudz ko no mums. Man personīgi nav skaudība, lai skatās, lai dara, lai izdara labāk. Bet pats es arī kaut ko noskatījies no citiem, šitas ir ritīgi labs, ko mums arī vajadzētu. Pamatā man izdevās vispār tos pasākumus norganizēt, kad sākumā, tāpēc, ka es biju tajā profesionālā vidē. Jā. Ar tiem profiem visiem. Pasaules līmenī. Ja es aizbraucu uz sacensībām, teiksim, uz pasaules čempionātu, ar sportistiem, es neskatos, kā tur viņi norganizējuši sacensības. Es skatos, kā lai manai labāk nobrauc. Bet ja tu esi darbā tādā iekšā, tad tu, tā kā tajā trekos, ko es biju tur pa Itāliju, Vāciju, Franciju tajos gados, tas nekas tāds tūmā nebija. Man bija tiešām diezgan liels iespējas to realizēt citā līmenī. Un tā es centos. Protams, kad no kurienes mācījos? No ārzemēm. Tur bija visi tie reklāmas bānēri un tam līdzīgs. Savās iespēju robežās mēs norganizējuši. Tāpat esam to Eiropas čempionātu, tie ir labi. Ar 5 varbūt mazāk finansēm. Tā kā mēs varam būt apmierināti. Kāpēc varbūt nav tik daudz, kā mums ir MTB maratona seriāli, šosejas seriāli? Pirmkārt, tie braucēji vien tie paši ir. Tas ir viens. Varbūt daži treneriem varbūt, kas ir palikuši, nepatīk. Bet pārsvarā vien tie paši. Viņiem vajadzētu darīt tā, kā es teicu, samiksēt, kur brauc šosēt, ja viņš ir šosēnieks, tad es MTB priekš treniņiem un otrādi, un tad tā kā viņam tur jāsamiksē. Bet tā ir iespēja, ka tev sliktāk ir, ka nekā nav. Tā arī var būt. Nav sacīgs, ko mēs darīsim tagad. Tu esi izveidojis ļoti daudz izcils seriāls un jau tradīcijas velo. Kā ir ar pēctecību tam? Redzi, ka jaunie nāk ar entuziasmu organizējot, vai šobrīd ir tā, raušu līdz? Nē, ir labs jautājums. Es nedomāju raut līdz, bet
ņem vērā, ka grūtāk jau arī nav vairs tik vienkārši. Viena lieta ir tāda, ka tu saproti, riteņbraukšanas sacensībās var notikt viss kas. Var dalībnieki nokrist, var mašīnas izbraukt un tā tālāk. Par šiem 25 gadiem es esmu saskatījies un visu kaut ko, un man ir radies tāda tā kā pārāk liela piesardzība. Kā es atceros, sākumā es par tādām lietām vispār nedomāju. Bet tā piesardzība arī tev uzliek kaut kādu stresu. Un sevišķi, tā kā šogad, piemēram, iznāca tā, kad pirmais pasākums ceļš Valmierā bija, kad briesmīgais vējš un lietus bija. Un tad tagad jādomā, tas nav tik vienkārši pārcelt sacensības. Tagad ir 1200 vai 300 pieteikušies, ko darīt. Un tad domā, ja mēs brauksim, labi, sūdvējš, bet ir pārkritīs, ka kāds koks kādam uzgāzīsies virsū. Un šitās domas tev klejo pa galvu. Un tagad tu pārcel to pasākumu nedēļu vēlāk. Šogad tā jau bija sākumā. Jā, es jau stāstu. Un tagad, kad tu esi pārcēlis, tad tev nākošais pasākums ir vēl pēc nedēļas. Tur maz 6 dienas bija starpā. Un tad tu esi truvā. Tad tu esi tiešām nepatīkamā stāvoklī. Tev burtiski tu vēl nevar attiet no tā, ka tev ir nākošais jāuzstājas. Tā ir pāris reizes bijuši. Vienreiz bija baigais karstums bija. Un visi dakteri teica, ka nē, es tā konsultējos, vai var braukt vai nevar braukt. Cilvēki, kosta mums, man vajag, es viņus nevar izvējot, ka viņiem sāk atslēgties. Tad mēs tur labāk kancelējam. Bet tas, man ir svarīgi, lai būtu vismaz 3 nedēļas starpā, tad tas ir minimums. Tāpēc, kad, mēģinām, nav jau tā bijis, ka es nemēģinu. Ir tagad arī kandidāti, kas skatās, ko mēs pieslēdzam, lai tā kā tu saki, izaugtu kādu jaunu organizēru. Cik jums liela ir tā komanda, kas jūs ikdienā darbojaties ap tevi? Grāmatvežus mēs uzskatīsim. Sastāvdaļa. 1, 2, 4. Tā, lai nodrošinātu dokumentu pārskatāmību, mārketingu. Man jāmeklē ir aizstājies, jā. Es labprāt. Ja kāds klausās, jā. Jā, lai piesakās. Super. Mēs daudz runājam par sacensībām, dalībniekiem un visu to lielo darbu, kas paliek aiz startlīnijas. Bet, ja to dari gadu desmitiem, droši vien pienāk brīdis, kad sāc skatīties mazliet plašāk, ko no tā viss esi atstājis aiz sevis. Te ir bijuši gan lieli sportiski panākumi, gan izveidot pasākumu, kuros piedalīsies tūkstošiem cilvēku, un arī saņemt 3 zvaigžņu balvu par mūža ieguldījumu sportā. Kad saņēmu šo novērtējumu, kāda sajūta? Jā, dzīvē kaut kas ir izdarīts, vai tas ir tikai sākums? Nezinu, man daudz visādi apbalvojumi ir, jā, tas bija tā, tur bija bišķiņ specifiski. Būtībā to pasākumu izveidoju es. Tu zināji, ja? Nē! Latvijas gadbalvu sportā izveidoju es kopā ar Aldonu Rubļevski. Es griezos pie Olimpiskās komitejas un tā mēs taisījām 10 vairākus gadus. Tā viņš arī skaitījās. Un tad dažiem politiķiem iepatikās tas, un viņi pateica, Jāpiņkungs, atdodiet mums šo zīmolu un piedalieties konkursā par rīkošanu. Normāli. Ko man pateikt? Tas notika Zinātnes ministrijā, Izglītības zinātnes ministrijā. Es nesaukšu vārdā, bet tos iniciators, es pats vēl cepu un saku, organizējiet. Un tagad pēc 2 gadiem tev viņi iedod. Bet ko tad, ja žūrī pasaka, ka ir ok, tad ir ok. Stāv man tur galdā. Par ko pašam ir vislielākais gandarījums par šiem gadiem? Jā, ir tādi bijuši, ir tādi, kad asars virst, tek. Jā, vienības braucieni tajās pirmsākumos, kad izdevās tiešām to, ko mēs gribējām, kad jau izdevās. Tas bija tāda forša sajūta. Protams, ka
ka tie rezultāti. Man ir bijis pašam, es pats esmu bijis arī kā treneris, kad čaļi vinēja pasaules čempionātu. Tāpat tās Romānam. Es neredzēju, ka viņš kad vinēja, bet kad Dainis bija otrais un Kaspars otrais, kaut ko Dainis bija olimpiādē medaļa izcīnīja un Kaspars bija otrais pasaules čempions. Nu jā, nu tie tādi, nu, it kā uz to tu pašu augstu tiecies, nu, augstāks ir olimpiskais pasaules čempions. Nu, toreiz, ka Romku vinēja, tas bija liels furors, jā, protams, ka tāds. Es jau viņu biju strādājis ilgstoši, kaut kāds 7 gadu beigās, ja viņš bija profesionāļos, bet, nu, tomēr, nu, kaut ko jau mēs bijām viņam iedevuši, lai viņš varētu, nu, kā teikt, savas spējas parādīt. Nu, Aigar Fadēvas strādājis arī, nu, kā menedžers vairāk. Nu, protams, tur ir galā rezultāts. Šeit ir, lai viss notika, lai cilvēki būtu apmierināti, nu, te bišķi savādāk tie mērķi pasākumu organizēšanā. Un man droši vien, kad iznāk tā, ka es jau te viens te kaut ko baigi sasniedzis. Ir tie cilvēki, kas ir apakšā tiem. Arī, kādam jau jābūt iniciatoram? Nu, varbūt, jā. No to es īpaši nesūdzējos. Man uznāk visādas idejas daudz, jā. Bet nu šobrīd, kā tev pašam ir tāds, ka tās idejas lec tik daudz un kaut būtu vairāk laika, vai šobrīd jau ir tā, kad fokusējies un kvalitāte pret kvantitāti? Nu, es tādā pārdomu līmenī, tā kā es pirmīt teicu, nu jau 25 gadi, nu visi 25 gadi laikam notikuši Siguldā. Es Valmiera varbūt sākumā pašā nebija, Smiltenē arī kaut kur kāds viens ir izkrits. Nu, bet ja tev, teiksim, šitajā dārzā jāuzstājas, nu te ir maziņš dārziņš, ja? Nav tik liels, bet vienalga to trasu un visu, un tu gribi savādāk, un tu vairs nezini, ko vēl. Nu, ir bijuši gadījumi, piemēram, tajā pašā Siguldā, brauks jau 15 gadi, un tev pēkšņi stāvot pie Gūtmaņa alas, tev ienāk ideja. Mēs taču tur pa to Serpentīgi vēl neesam braukuši augšā. Nu, kaut kā tā, primitīvi runājot. Vai ir situācija bijusi kaut kāda, ka tev liekas, ka, tā riteņbraukšana man pa daudz, tagad jāpaliek nost uz kaut kādiem gadiem? Vai visu laiku tās acis dēg? Kaut kā jādzīvo arī ar to pensiju, kas man ir īpaši neizdzīvos lāk, tā kā jāstrādā kaut kas jāpelna. Vai ir kādreiz bijusi arī tā riteņbraukšana kā tāds ritīgs biznesa modelis, vai vairāk vienmēr tas sirdsdarbs, kas apvieno arī to? Nu, te nevar būt tāds ja tu dabūni kaut kādu ārprātīgo sponsoru, bet mums ir problēmas, ka mums ir maz cilvēki. Mums ir maz iedzīvotāji. Ne visi brauc ar riteņiem. Tu vari piesaistīt, teiksim, ko var salīdzināt ar tiem pašiem igauņiem. Ja? Tie tā kā arī labi, un viņiem tie skaitļi grožās līdzīgi, visai līdzīgi. Piemēram, šogad mēs Rīgas maratonā, mums bija 3500 un igauņiem bija mazāk. Viņiem tas startu alterālis, varbūt es dzirdēju, protams. Tas ir viens no protams. Top. Tā kā nevar teikt, mēs esam sliktāki, viņi labāk strādā, viņam vairāk. Vienkārši ir tā, ka šajā riteņbraukšanas, šāda tipa pasākumos riteņbraukšanā nevar sasniegt tādas skaidrs kā, piemēram, skriešanā. Vienkārši nevar. Un viss. Un tas arī tev jāsaprot, piemēram, vienu brīdi, kad tas aug, tā Siguldā, ja? Vienības brauciens aug, tur jau bija mums 5500. Nākošā doma bija, ko darīt, jo mēs braucam to, Sēnītes apli. Jā. Sigulda, Sēnīte, Murjaņa, Ragana, Sigulda. Tad bija jau tā, mēs baidījāmies, ka vienu vēl nebūs startējuši, kad jau tie nāks finišot. Tādi momenti arī bijuši. Jā. Bet liels prieks, protams, kad tu vienmēr pēc sacensībām pieeji pie sanitāras mašīnas, kā šodien. Tas ir tāds atskaites posms, jā? Tas ir primārais, vai kaut kas ir bijis, nē.
Nu, un es viņam startu vienā piesaku, lai jums nav ko darīt, lai jums mazāk darba. Nu, nepatīkam, zin kā cilvēks, nu, tomēr var gadīties arī, kad ir nokrīt, un tas tā nav īpaši patīkam. Nu, ja rīt nebūtu jāorganizē velo sacensības, nebūtu jāatbild uz telefonu zvaniem un darba pienākumu, sēstos uz velo un mītu līdz apniktu? Nē, come on, beidz. Es braucu ar riteni, es braucu regulāri, es mēģinu braukt 3-4 reizes nedēļā, es dzīvoju pie meža, es dzīvoju vispār vietā, kur ir labākās MTB trases. Ar MTB riteni tātad? Jā. Tur var no Vecāķiem līdz Sarnikovai pa kāpiņām. Pa 4 dažādiem celiņiem tu var izbraukt. Tur ir cilvēki atskāruši, ka tur ir un tur viņi brauc, es braucu tur. Protams, regulāri. Nu, lūk. Tur ar graveli var pabraukt arī forši. Jā, nu, tad es braucu ar to riteni. Nu, pa stundai, pusotrai. Jā, tā tur arī sanāk. Vienkārši tā, lai kustētos, lai neiesērētu. Jā. Tad tas arī viss. Super. Kad Igo Japiņš pats pēdējo reizi vienkārši bez tādas liela mērķa izbrauca garākā braucienā. Tev ir sanācis tā? Nu, pēdējais garākais bija, man liekas, šogad es piedalījos Eroikā Itālijā. Aha. Tajā, kur brauc ar veciem riteņiem, nevis ar Pastāsti. Eroika Nova, ir 2 Eroikas. Nu, tas ir tāds itāļu brands, ja? Jā, zinu. Un vienā tad tu brauc ar riteņiem, kas ir tad ritenim jābūt tā kā agrākos laikos. Nu, kas jābūt pedāļiem, jābūt ar siksniņām, bez tiem klikšiem. Tev ir jābūt pārslēdzējam pie rāmja. Un trosīts nav integrēts, bet iet pārpus. Nu, tā baigi neskatās strikti, bet ar tādiem riteņiem atbrauc tie cilvēki. Attiecīgās vietās tur tās trases ir tādas gan pusgrāvē, pusšosejas, kalni visādi. Un vienkārši for fun brauc. Nenotiek sacensības, bet for fun. Tur ir arī vairākas distances, 70 km, 120 un tā tālāk. Nu, tādā es esmu piedalījies, un otrā es piedalījies ir Eroika Nova, kur brauc ar graveļiem. Jā. Tur ir tā kā, ir gan sacensības elementi, tur ir tā kā ātrumposmi, bet tur kā pa kalniem jābrauc. Bet es tādas kaut kādas ārprātīgos kilometrus nebraucu. Kā tev ir? Tev katru gadu kaut kur izbrauc ārpus Latvijas arī vēl pabraukt, vai kā sanāk? Drīzāk kā sanāk. Es mēģināju to, vēl man stāv, man prasīja kaut ko lielu uztaisīt, un mēs pārgājām uz to finansiālo jautājumu, to Eroiku. Mums ir tā kā saruna, ka mēs varētu mēģināt viņu uztaisīt. Jā. Bet es baidos, neteikšu, ka baidos, bet es piesardzīgs ar to, vai mēs varēsim dabūt to naudu, cik nepieciešam. Un tur mums ir tāda likuma, kad Latvijā, ja tu tik daudz ārzemniekus atved, tur laikam 1000 vai cik tur vajadzīgs ir, tad tu dabūni kaut kādu subsīdiju. Bet tu zini, ka, lai tu viņus atvest, tev vajag 3, 4, varbūt 5 gadus. Jā. Un tad 500 gadiem es būšu izdevusi 200 000 vai 300, cik tur viņi prasa. Un man varbūt, ka nebūs tik daudz, un tad ko tad darīt? Nu, tā kā tās piemērs, Stirnbuks foršs arī, ko redzat, ar to skriešanu ir tā kā bišķiņ vienkāršāk. To riteni jāvada, vai nu jābāž mašīnā, vai ar lideni, ar čeholu. Tas ir bišķiņ sarežģītāk. Nu, arī ar visiem tiesnešiem un tā tālāk, tas tomēr arī te. Nu, tagad, piemēram, pie lielas sacensības UTMB Gauja trail. Jā, man labs kontakts ar Rimalu. Jā, tās arī tur tādas izcils. Bija apskatīties? Jā, man draugs skrēja 92 visu dienu, atbalstīja viņu, abrīnoja 14 stundas skriet no vietas ar 2700 kāpumu metriem. Es domāju, gan, jā, man atbrauks viens skrien. Jā.
Paldies tev! Mums ir daži vēl skatītāji jautājumi, kurus mēs uzdevām sociālos tīklos. Viņi jau iepriekš bija. Jā, mēs ielikām tevi vakardien, man liekas, mēs ielikām, ka būsi pie mums, un tad ļoti daudz ir tev cilvēki grib pajautāt. Pirmais ir, zinot un abrīnojot Igo darba spējas, gribas jautāt, kā viņš vislabāk atpūš un kā uzlādējas nākamajiem darbiem? Vot man prasīja tāds līdzīgs jautājums uzvedošs uz to. Man ļoti patīk makšķerēt, bet šogad es tikai esmu bijis divas vai trīs reizes. Nu, mēs tā kā vairāk pa forelēm runājam, tad tu saproti, kad tas nav pietiekoši. Ja tu divas reizes varēsi hobijā, tad tas nozīmē, ka es esmu kaut kur pārāk aizņemts bijis. Bet no uz grundenēm vai spinningojat? Nē, aktīvu makšķerēšanu, jā. Tā es braucu uz Zviedriju, tā diezgan regulāri. Un pēc vienības brauciem parasti iznāk aizbraukt. Super. Un tad man ir vēl hobijs futbols. Nu, es pats gan nespēlēju. Es tieši gribēju jautāt. Skatos. Jā, tas jau no laika gā, bet tagad man puika spēlē, un es cenšos viņu tur bišķiņ tā kā pamācīt. Tas man tā kā patīk. Tad ir tādas lietas. Tev kopīgs tas ir mūsu vien viesi Jānis Kaupar, ir makšķerētājs. Zinu, es nezinu, es tagad zinu, viņš tev noklusējis, man viņš labs čoms tur, jā, bet, kad mēs satiekamies par to, mēs neesam runājuši. Bet izrādās, ka viņš man tepat kaimiņos dzīvo, un tagad viņš no lova ir aizgājis, laikam projām, tā kā mēs varēsim. Jā. Un Gauja mums ir tu, un Gaujā ir daudz laši. Jā. Jā, tiešām. Tas izjūtas esmu. Oi, super. Tas ir tāds lietas, jā. Kādi ir Igo 3 mīļākie ēdieni? Wow! Skatītājs jautā. Nu, varētu teikt, no gaļas varētu teikt pīļu krūtiņas. No gaļas, no zivīm visādas zivs. Jā, visādas zivs. Un no saldiem tirmisu. Vajag labi. Kādu filmu pēdējā laikā Igo ir noskatījies? Drīzāk uz kādas taisīšos iet uz Odiseju. Tā kā pēdējā laikā neesmu kino bijis. Vai apmeklē teātri izrādes? Jā, ziemā apmeklēju. Mums ir tas tukšais periods, ir tas ziemā. Nu, kā nozīmē tukšs? Tur gatavojas nākošu sezonu, bet viņš nav intensīvs. Jā. Nu, tad vienīgais ir tā, kad es šodien biju Rīgas domē un noliku mašīnu kaut kur Križu Barona ielā un izgāju cauri Vecrīgai. Un tagad es konstatēju, ka es tagad Garciemā dzīvojot, gan es nezinu, kas te Rīgā vispār notiek. Nu, tev tā kā nav vajadzība. Man darba vieta ir tur pie VF, mums birojas, jā, bet izējot cauri tai Rīgai, tu skaties, visādi ir jauni restorāni, visus tā kā kaut kā... Dzīvo? Gandrīz, jā, tev nav jābrauc nemaz uz ārzemēm, ka var aiziet te padās. Jā. Bet nevis tā. Kad Igo bija mazs puika, par ko viņš sapņoja kļūt? Jā. Es atceros, ka es iztēlojos, jā, kad es mazs biju. Nu, tāds mazs, kad 15 varbūt, ka es būšu kaut kāds riteņbraukšanas čempions. Kaut kāds tāds. Bet tas nebūtu tāds ļoti spilgts, tā kā piemēram, Romāns Vanšēns, viņš gribēja vinēt Tour de France, ja? bet viņš gribēja būt pasaules čempions. Viņš jau bija tik tālu aizgājis, ja, tur dzīvoja Čekru kalnā, kur es dzīvoju. Tad diezgan būtu jocīgi, ka tu taisies būt pasaules čempions. Viens skatītājs tieši jautā par otru krastu, varbūt kādu gravelposmu sarīkos Daugavas kreisajā krastā? Daugavas kreisā krastā labprāt, ja būs piedāvājumi. Vajag man, lai kaut ko sarīkot, vajadzīgs ir daudz lietas. Pirmkārt, tai vietai ir jābūt tādai, kur ir trases. Protams, ka mums Vidzemi diezgan, tā kā priekšā tur ir vairāk, kur izvērsties. Bet tad ir vajadzīgs cilvēki entuziasti, kas palīdz, viņš nevar, teiksim, man jāizīrē kaut kāda dzīvošana, tur jādzīvo kāds laiks. Bet tā mēs arī darbojamies. Ir trases direktori katrā vietā. Jā, piedāvā cilvēki grib organizēt, piemēram, tā ar Matīs Kauli, ar Gātu Lubertu Smiltenē, ir bijuši
citi cilvēki tie nomainījušies un atrodas jauni, kas arī grib organizēt. Nu, ja te kāds ir savos treniņu maršrutos atklājis kādas labas trases. Jā, lūdzu, un tad izcināsim kopā. Nu, mēs tā mēģinām it kā katru gadu kaut ko jaunu ieviest, un tā, ka tas būtu tā kā labi. Jā. Tas tā kā būtu pareizi. Vai ir kāda valsts vēl, uz kuru vēlies aizbraukt, kur nav būts vēl? Jā, es saskaitīju, tās valstis daudzi bijuši. Nu, ne visās pavadīts ilgstošs laiks. Vislabāk paticis ir Amerikā. Aha. Un mēs tur ceļojam ar tādu Raimondu Dombrovskis, to es dzirdējis. Ja? Viņš tāds labs pazinējis, un tas ļoti interesanti. Tāpat tur var pamakšķerēt un visu kaut ko. Nu, tādā wild variantā, ne ar šlips. Bet ir bijuši. Man tā kā vēl Japāna, es biju Japānā pirms olimpiādas, ka mēs gatavi, nu, toreiz, kad bija paredzēta olimpiāda tajā Tokijā, tad man Loks aizsūtīja izpētīt maršruts un tam līdzīgs. Tad es konstatēju, bet tas bija kaut kāda nedēļa, bet tad es konstatēju, ka tur varētu būt ļoti interesanti. Kā tev patīk paši labākās par Igo vai pa Japiņu? Nē, es domāju. Tas skatītājs jautā tādu. Interesanti. Jā, interesanti. Man vai atsaucies uz abiem? Puika spēlē futbolu, ja? Un viņu spēles laikā sauc pa Japiņu. Japiņu. Man vairāk laikam tomēr Igo. Man liekas tā. Vai ārzemnieku dalība Latvijas sacensībās tās uzlabo? Noteikti, jā. Nu, mums ir speciāla plāksne. Tagad mēs taisam vienības braucienā šogad. Vai kad mēs tur, man liekas, šogad, es tiešām, vai šogad vai nākošogad, tātad būs tāda plāksne ar tādiem slaveniem cilvēkiem, kas ir piedalījušies vienības braucienā. Un tur ir Parī-Rubē uzvarētājs, tur ir tas pats Cavendish, tur ir 12-kārtais Tour de France nobraucējs un Romans Vānšēns pasaules. Tur vesela rinda, kad mēs sākām skaitīt, tad tur ir vesela rinda arī tādi izcili ārzemnieki, kas ir piedalījušies. Tā kā. Nu, vai tev redzēsim varbūt kādā posmā Vivus LV MTB maratonā? Kādā ziņā? Nu, kā dalībnieku? Nē, es nepiedalos vairāk. Ne. Ja nu vienīgi to uz kaut kādu apaļu jubileju, bet man tad tagad jāgaida. Nobraukt kaut kādu, ka man bija kaut, es nezinu, 60 gadiem es liekas nobrauc. To tautas braucienu. Jā. Bet mēs tev uzaicinām, Igo, paldies tev par sarunu, bet mēs tev uzaicinām uz MTB 100 noslēgumu, kas mums ir 12. septembrī. Es esmu dzirdējis par to brauc, baigi tālu jābrauc uz Api. Nu, uz Api, tur jau kaut ko sarunāsim. Telts vienmēr atradīsies. Nē, jā, es esmu, kaut kur jau es esmu bijis, bet ir tā, ka, saprot, kad tie cilvēki, tajās sacīkstēs, ja, tur 1000 braucēju un vēl 1000 līdzjutēju un viss. Un tad, kad tu beidzi, tu domā, ka tas cilvēks, kā saka, viņi te tā kā izsūc, ka tu negribi redzēt, neko dzirdēt, kur sevišķi masas vairākas ir. Tā kā tu tā kā vairāk uz tādu vienpatnību, lai kaut kādu vismaz periodu, lai to varētu Protams. Jā, bet ja sanāk, ja ir brīvs, tad mēs tev 12. septembrī gaidīsim. Nu, pēdējais noslēguma jautājums ir tā visa sabiedrība mūsu aktīvā vai mazāk aktīvā. Kas ir tas, ko tu novēli Latvijas sabiedrībai caur savu dzīves pieredzi? Nu, pilnīgi skaidrs. Negulēt gultā, nepīpēt, nedzert šņābi, neēst daudz liela vēdera, vismaz minimālā apjomā nodarboties ar fizisko kultūru. Nu, tā es nosaukšu fizkultūrēšanu. Vai tas ir peldēšana, skriešana, braukšana ar riteni. Nu, lai iespējas Latvijā nedzirdēt, kad mēs esam pēdējās vietās Eiropā šajās veselības lietās. Un vēl es gribētu pateikt cilvēki, ja jūs dzirdēsiet, skatieties, kačājiet kājas, jo tas varbūt nav ar velospēdu
baigi nevar piekačāt, bet nu, tā, tomēr tā kustība ir. Jo, ja jums beigsies kājas, tad jums beigsies dzīve. Tā kā tas ir ļoti, nu, teiksim, tūs braukšanai ar riteni. Nu, Kā saka? Tā kā, jā, cenšieties braukt vai peldēt vai skriet, bet lai jūs būtu veselīgi. Paldies, ka klausījāties. Tiekamies nākamajās Zemķīvēras epizodēs. Paldies jums arī.